Hei visiem! Šeit ar jums ir Kamaniste, un šis ir otrais raidījums no mūsu 3 daļu sērijas par Holder Manager lietošanu latviešu valodā. Pirmkārt, paldies visiem, kas skatījās manu pirmo raidījumu, un maziņš atgādinājums par to, ko mēs darījām pirmajā video, un respektīvi tiem, kurš skatās šo raidījumu kā pirmo, ir tas, kad mēs galvenokārt iepazināmies ar šo programmu, respektīvi minimālās īpašības kā minimālais HUDs un vispār tāds basic izskaidrojumi, ko mums piedāvā Holder Managers. Un šajā raidījumā, ja video, es pārnāšu daudz sīkāk un detalizētāk par 11 galveniem tabulatoriem, jeb tabs Holder Managerā, kā arī pārnāsim vairāk, kāpēc Reports tab ir tik ļoti svarīgs, un visbeidzot mēs runāsim detalizētāk par HUD un par statiem un kādas pievienot, kādas nepievienot un ko viņi nozīmē, un mēģināšu arī daudz maz izrunāt, kas ir labi un kas ir slikti statos. Lūk, un līdz ar to mēs varam sākt. Tā, šeit satver Holder Manager, lūk, sākam no pirmo mūsu tabulātoru, jeb tab no Cash Games ir Reports tab. Un Reports tab, tas ir tabulators, kur jūs varat apskatīt savējos visus rezultātus un jūsu pamat statistiku. Un tā ir, ja nu ne vissvarīgākā, tad viena no vissvarīgākajām tabs, jo tā parāda jūsu vispārējo statistiku, kā piemēram VPIP, Preflop, Winnings un līdzīgi. Un taču par šo te tabs mēs runāsim sīkāk un detalizētāk bišķiņ vēlāk. Nākošais tabulators mums ir Preflop cards. Un šis ir tabulators, kur jūs varat apskatīt, ar kādām rokām jūs spēlējat dažādās izspēlēs, kā arī tas parāda, ar kādām rokām jūs esat pirmie reizotāji, vai ar kādām jūs pirmie tribetojat, vai ar kādām rokām jūs vienkārši callojat preflop. Un, piemēram, kā mēs varam redzēt, kad šeit raise and opened. Tātad gaiši zila līdz tumšākais nozīmē vismazāk un te visvairāk. Tad es esmu open raizojusi, ja bijis pirmā, kas palielina likmi cash game'ā, piemēram, sākot ar aces un tad beidzot ar deuces, vai arī te visvairāk es to darīju ar 10-8 suited, ja 10-8 vienā krāsā. Savukārt, es esmu reizojusi limperi, 11 visvairāk ar dāmām, ar king a off un tā tālāk. Protams, ka šeit jūs varat cold call tieši tāpat, un tad mēs varam arī filtrēt, piemēram, izteksēt early position vai tikai un vienīgi early position. Jā, šeit man ir bijis vispār ļoti mazs roku paraugs, līdz ar to grūti spriest. Piemēram, kā es redzu, ka cutoff es esmu reizojusi diezgan daudz ar king jack suited vai 4-4, tas ir cold callojis. Un raise and opened tāpat. Lūk, tālāk. Tālāk mēs ejam uz hands tab. Un šis mums ir tabulators, kur mēs varam pārskatīt, respektīvi visas rokas, ko mēs esam spēlējuši, vai arī specifiskas rokas, ko mēs esam atzīmējuši, par ko es ieminējos pagājušajā raidījumā. Un šis tabulators ir mazāk svarīgs, jo, respektīvi, visu šo te es varu redzēt arī gan Reports tab, gan arī Sessions tab. Piemēram, Show Marked Hands. Tās ir atzīmētās rokas, kuras es gribu pārskatīt vēlāk. Jūs varat šeit apskatīt, bet tāpat tās, ja mēs ejam uz Reports tab, liekam Show Marked Hands, un, jā, šeit, lūk. Pilnīgi to pašu var redzēt. Taču, ja jūs vēlaties tā vairāk pedantiskāk un pārskatāmāk varbūt, tad varat lietot hands tabulātoru. Tālāk, Sessions tab. Sessions tab ir tāds tabulators, kas ļauj jums pārskatīt, kā jūs esat spēlējuši un kā jums ir veicies vai neveicies specifiskā sesijā. Piemēram, šajā sesijā es esmu uzvarējusi, taču mans EV saka, ka man vajadzētu vispār zaudēt.
tad ar to man šeit ir šim paveicies. Savukārt šajā sesijā es esmu zaudējusi, savukārt mans EV ir plusā, tad ar to šeit man ir nepaveicies. Tālāk, Graphs tab. Tas ir tabulators, kurš var būt noderīgs, lai parādītu atkal, cik labi vai slikti jums ir veicies, vai arī kā jūs spēlēt. Taču, lai noteikti, cik labi vai slikti jūs spēlēt, jums tiešām vajadzētu milzīgi roku daudzumu paraugu. Piemēram, tīlaps varētu būt sākot no kaut kādiem 50,000 varbūt, bet varbūt daudz man arī nepiekritīs šam. Jebkurā gadījumā ļoti daudz lieto šo te ķiksītu display all-in, jo ar sarkano līniju parāda, cik jums īstenībā vajadzēja vinēt, un tad parasti draugu starpā vienkārši jūs varat pažēloties, redzēt, cik man neveicās un tā tālāk. Bet ir arī vēl viena funkcija kā showdown winnings, ko ļoti daudz poker spēlētāji mēģina uzlabot, ir savus rezultātus, vai nu bez showdown vai ar showdown. Parasti showdowns ir plusā, bet non-showdown ar sarkano ir kad jūs neparādat kārtas riverā vai jūs nemaz neaiziet līdz riveram. Un daudz uzskata, ka tā ir kaut kāda spēlētāja vājība, taču galu galā, ja jūs esat uzvarētāji ilgākā laika posmā, tam nav nekāda liela nozīme galu galā. Jūs vinnējat. Tālāk. Un pēdējais no cash games tabulatoriem mums ir pretis spēlētājiem or versus players tab. Un diezgan viegli saprast ir tas, ka šajā tabulatorā mums parāda, cik labi vai slikti mums ir klājies pret konkrētu oponentu. Un tad, pirms jūs uzklišanat, jūs redzējat, kādas rokas es esmu tieši pret viņu spēlējis, un tad varam replayot to un, piemēram, apskatīties, un tas, redzēt, kas un kā ir mums gājis. Interesanti, ka mums šeit rāda PLO. Tas jāpastās par to. Labi. Tālāk, turnīrs. Turnīru tabs ir diezgan līdzīgi tāpat kā cash game tabs, ko daudz neatšķirās ir, kad, šeit jūs varat redzēt, cik man daudz sarkanie ir. Un, šeit jums parāda visus rezultātus, ja visus turnīrus, ko jūs esat spēlējuši, izmantojot šo programmu. Un tad arī parāda, cik daudz jūs esat zaudējuši veikā, cik daudz stundas jūs esat spēlējuši, un kādu vietu vai jūs esat ieņēmuši, vai esat bijuši naudā vai neesat bijuši, un kāds ir jūsu return of investment, ko daudz uzskat par indikātoru, cik labi vai slikti jūs spēlējat turnīrus. Reports tab ir vairāk konkrēti jūsu rezultātu apkopojums, bet tikai vienīgi pa blindiem. Piemēram, ja mēs ņemam BB2000, tas nozīmē, ka Big Blind bija 2000 un Small Blind, respektīvi 1000 ar ante 400, un šajā laikā es biju actually plusā, un tad es varu redzēt, kādas 3 rokas es spēlēju tajos limitos. Preflop cards ir pilnīgi tas pats, kas cash games, kas parāda, ar kādām rokām jūs esat reizojuši vai darījuši citas darbības preflop action, un atkal atkarīgi no situācijas vai arī no pozīcijas. Un visbeidzot hands tabulators, kas parāda visas rokas, ko jūs esat spēlējuši visos turnīros. Un arī nav diezgan, manuprāt, nav tik noderīgs tab, bet, ja jums patīk atkal marked hands un jūs gribat pārskatīt kā turnīru spēli, tad šī ir tā vieta, ko to darīt. Un visbeidzot, pēdējais players tabulators ir players tab. Un šeit lieta ir tāda, ka šis tabulators jums parādīs vai palīdzēs atrast vājības citos pretiniekos, un arī parādīs, vai jūs arī spēsiet analizēt, ko, piemēram, vinnējoši veigi īsti dara, lai vinnētu. Un ko jūs vēlāk arī varat izmantot pret viņiem savā labā. Taču par šo tabu es vairāk fokusēšos un centrēšos pēdējā, jeb 3. video daļā. Tālāk, tad mēs varam iet uz Reports tab un analizēt to daudz detalizētāk. Kā jūs varat šeit redzēt, kad es esmu pati konfigurējuši savējos status, taču jebkurā gadījumā es vēlējos pieminēt, kad lūk šeit Hodl Managers jums piedāvā dažādus tādus tā kā
report veidus, piemēram, jūs varat uztaisīt report tikai par whole cards un kādi jums ir rezultāti to bijuši, bet, standārts varētu būt šeit. Tālāk, šī te kastītē mēs varam redzēt, mēs varam pievienot, pielikt tas ir un izdēst dažādus status. Mēs izdēst varam mierīgi, piemēram, ar krustiņu, un pievienot mēs varam ar plusiņu. Un lūk, šeit, kā jūs varat redzēt, ir vienkārši ārprātīgs daudzums ar dažādiem statiem, un jūs varat nonākt pie secinājuma ārpēc, cik šī programma īstenībā ir detalizēta, un pilnīgi mēs varam atrast vissīkākās, nianses, piemēram, atradīsim cut off an open preflop raise, pēc pozīcijām, tāpat arī pēc flop vai turn vai river, es saku daudz veidu, un pielikt statu ir diezgan vienkārši. Piemēram, šeit defaults tas nozīmē statu, kur visbiežāk lietoti. Vienkārši mēs darītu tā, kad mēs paņemtu, divreiz uzlikšķinātu un save. Un tad mēs viņam būtu šeit jāparādās. Es viņu vienkārši izsaisīšu. Un tālāk. Lūk, un tad sāksim ar visiem šiem statiem pilnīgi galīgi pēc kārtas, ko viņi nozīmē, un kur iespējams es arī mēģināšu jums izskaidrot, kādi procenti ir uzskatām par vidējiem, vai kas būtu pārāk agro vai pārāk tight. Šeit būs diezgan grūti latviski, tāpēc daudz vārdu būs termini angliski. Tad, sāksim ar pašu vienkāršāko hands jeb rokām. Protams, tas par sevi saprotams, tas ir roku daudzums, ko jūs esat izspēlējuši konkrētajā limitā. Piemēram, 25-50, hold'em, no-limit hold'em, tas izspēlējis 104 rokas. Un šis stats, ko jums viņš var dot, ir, protams, ka jūs varat redzēt, cik daudz, bet arī tas var palīdzēt, ja jūs analizējat savu spēli, redzēt, piemēram, jūsu win rate, jeb uzvaras rādītāju, skatoties pēc variācijas jeb svārstībām. Tālāk mēs ejam uz VPIP, kas nozīmē voluntarily put money in the pot. Jeb latviski sākot, cik daudz reizes mēs vai ielimpojam vai reizojam bez nekādas atšķirības, kopumā cik daudz mēs reizes redzam flop. Līdz ar to mēs uzreiz automātiski pārēsim uz šo statistiku, kas nozīmē preflop raise, nozīmē cik daudz reizes mēs, kad mēs gribam uzspēlēt kādu roku, cik daudz reizes mēs īstenībā reizojam. Un šī divi stati ir kaut kur savā ziņā saistīti, jo, kā mēs varam redzēt, ka šeit es esmu no 104 rokām spēlējis 20%, 25%, tas ir no kuriem 19 es esmu reizojusi. Un, lai jūs būtu vairāk dziļāk izprašana, ko šie procenti īstenībā nozīmē, tad es pasniegšu divus piemērus. Pirmais piemērs būtu tāds, ka, piemēram, ja mums pretiniekam, vai arī jūs redzat status, kā šeit, kad, ja pretinieks mums redz flop 45% un VPIP tas ir, un taču preflop raise viņam būs tikai 3%, un ja paraugs būtu kaut ko, 1000 rokas, tad tas nozīmē, ka mūsu pretinieks ir diezgan tight. Līdz ar to mēs varam secināt, ka viņu roku diapazons varētu būt apmēram kā 10% tikai, un ja tā ir sagadījies, ka viņš reizo uz button un jūs esat blindi, tad viņu reize ir vismazais jack un augstāk. Bet, ja viņš reizo mums no under the gun, mēs varam nonākt pie secinājuma, ka varbūt mums ir vērts nomest to ace jack suited vai pat ace queen off. Jā, protams, būtu atkarīgi no pozīcijas, bet, jebkurā gadījumā. Otrais piemērs ir līdzīgi kā šeit. Ņemsim, ja mums būtu, piemēram, paraugs 1000 roku un 25% VPIP un preflop raise 19 nozīmē, ka praktiski katru reizi, kad es vēlos izspēlēt roku, es esmu pirmā, kas reizo. Līdz ar to tas automātiski paplašina manu roku diapazonu, jeb hand range, un jūs varat atkarībā no pozīcijas izdarīt attiecīgos secinājumus. Tālāk mums ir winnings. Pats saprotams ir mūsu respektīvu vinnējumi vai zaudējumi mīnusus, un tas īstenībā tas arī viss. Tālāk mēs ejam par EV adjusted.
Ko tas nozīmē? Tas nozīmē mūsu, respektīvi, naudas summu, ko mums vajadzētu vinnēt, ja viss iet tā, kā vajag. Teiksim tā, respektīvi, cik labi mums vai slikti ir veicies spēles laikā. Un, respektīvi, piemēram, šeit es esmu zaudējis, lai gan īstenībā man vajadzēja vinnēt. Šeit es esmu vinnējis, lai gan īstenībā man vajadzēja zaudēt. Pavisam vienkārši, ne? Tālāk mēs ejam uz šo interesanto statu, kas ir BB per 100. Nozīmē, cik daudz big blinds jūs esat uzvarējuši 100 roku garumā. Un tad uzreiz automātiski varam skatīties pilnīgi tas pats, tikai te šeit ir EV, big blinds per 100, nozīmē, ka drīz vai to pašu, atkal cik daudz big blinds mēs esam uzvarējuši 100 roku garumā, bet pieskaitot faktu klāt, tad, kad mums visa nauda bija all in. Neatkarīgi vai no free flop, vai on turn, vai on the flop. Un šis stats šeit, Big BB per 100, īstenībā varētu būt ļoti, ļoti noderīgs, ja mēs varam īstenībā izanalizēt, cik labi vai mēs slikti spēlējam, atkal ņemot vērā, cik daudz rokas mēs esam izspēlējuši, protams. Jo šie te EV ir vienkārši jums varētu palīdzēt vienkārši izskaidrot to, kad ja jūs esat šeit bijis baigos mīnusos vai plusos, tas ir neatkarīgi, bet, respektīvi, jums ir liels roku daudzums, tad šim skaitlim vajadzētu būt labam rādītājam par jūsu spēles kvalitāti. Tālāk mēs ejam par 3-bet percentage rate. Un tas ir, acīm redzam, cik daudz no rokām mēs 3-betojam, ņemot vērā faktu, ka mums ir bijusi tāda iespēja šo soli izdarīt. Un šeit par to skaidri man ir grūti spriest, bet, piemēram, aptuveni, es domāju, 10% ir, ja nu ne average, tad varbūt kaut kur varbūt zem average. Protams, tas viss atkarīgs no spēles formāta, vai tas ir six-max vai full ring. Protams, kad full ring šis skaitlis būs stipri mazāks nekā six-max, un attiecīgi heads up būtu jābūt 3-bet range stipri lielākam. Tālāk mēs ejam uz squeeze percentage. Kas ir squeeze? Squeeze ir tāda situācija, kad, piemēram, mums kāds palielina likmi, un tā laikā kāds oponents pa vidu starp mums un reizotāju vienkārši nokālos, un mums ir tagad dot tā situācija, vai nu tikai kālot vai 3-betot. Bet šis 3-bet nav saukts par 3-bet, bet ir teikts par squeeze play. Nu jā, un šeit par tiem procentiem arī ir atkarīgs viss no spēles dinamikas, no spēles veida un arī no spēles daudzuma. Tālāk mēs ejam uz 4-bet range. 4-bet range nozīmē, ka šī statistika ir domāta tam, lai jums pateiktu vai parādītu, cik plašs roku diapazons jums vai jūsu pretiniekam ir, kad viņš 4-beto. Šī statistika ir līdzīga 3-bet percentage rate, taču, kas jums ir jāņem vērā, kad šī statistika ir diezgan, kā lai saka, diezgan āķīga, jo, ja jūs iedomājaties, kas šeit notiek pa vidu starp 3-bet un 4-bet, jo nevienmēr jūs 4-betojat ar savām stiprajām rokām, ir arī reizes, kad jūs vienkārši nokālosties ar savām milzīgajām rokām. Līdz ar to mēs varam nonākt pie secinājuma, piemēram, cik liels ir tas roku diapazons, ar kuriem mēs vai mūsu pretinieks 4-beto, īpaši, ka viņš 4-bet bluff. Jā, bet šī statistika varētu būt vairāk noderīga, ja jūs spēlējat six-max. Tālāk mēs ejam uz winning to showdown. Un šī te statistika ir ļoti forša un noderīga. Un šis skaitlis, piemēram, kaut kur zem vidējā varētu būt, es domāju, 21, 23% ir kaut kur varbūt mazliet zem vidējā, līdz ar to vidējais varētu būt kaut kur 25%, 27%. Un ko šī statistika dara, ir, kad viņi jums parāda, cik bieži jūs redzēsiet river, vai jūs atklāsiet savas kārtas, respektīvi uz river, tajā brīdī, kad jūs esat apskatījuši flopu.
Un tālāk, līdz ar to tā kā, piemēram, mani stati ir zem vidējā, tad jūs varat nonākt pie dažādiem secinājumiem. Piemēram, kad es visdrīzāk jūs nokālošu Riverā mazāk nekā citi cilvēki to dara, kā arī visdrīzāk reizošu jūs nekā citi cilvēki dara, jo tas man palīdzēs pārliecināt citus manus pretinieks nomest savus kārtas, kā arī es esmu vairāk, kā lai pasaka latviski, tad es visdrīzāk vairāk betošu uz river vai value betošu tievāk, jeb thinner, tad ar to ar tādām, kā saka, value hands, jo atkal tajā brīdī, kad es betošu uz river, es panākšu, kad mans pretinieks nomet kārtas biežāk nekā parasti. Līdz ar to tas ir noderīgi, jo tad, kad mēs redzam pretinieku, kuram šis stats ir, piemēram, 30% vai vairāk, viņš visdrīzākais tikai jūs nokālos, un tad, kad viņš betos, tad visdrīzākais to, ka viņš jums nemelo. Tālāk mēs ejam uz šo statistiku, kas nozīmē one money at the showdown. Un šis stats ir ļoti atkarīgs no variācijas, īpaši, ja mēs skatāmies uz diezgan maz paraugu, piemēram, tas būtu kaut kāds pāris tūkstoši rokas, tas vēl joprojām ir uzskatāms par maz paraugu. Bet, jebkurā gadījumā, tas mums pasaka, cik bieži Riverā mēs parādam labāko roku, respektīvi, kad mēs uzvaram. Un šī statistika mums var parādīt spēlētāja stilu. Vai nu viņš ir vairāk tāds nitīgs, vai viņš ir tāds ļoti agro. Un, piemēram, ja kādam ir ļoti, piemēram, augsts šis procents, tad tas nozīmē, ka viņi ir diezgan nitīgi cieši, līdz ar to viņi reti, kad blefo, un tur viņiem vienmēr būs the goods. Taču savukārt, ja mums šis stats ir mazāks, tad, attiecīgi arī otrādi. Nākošais stats mums ir one money when saw flop. Un šī ir ļoti svarīga statistika, kas atspoguļo, cik daudz naudas mēs esam uzvarējuši tajā brīdī, kad mēs redzam flop, respektīvi, ja mēs esam pre-flop raiser, un cik daudz mēs vinējam no tā. Un, piemēram, gadījumā 50% ir noteikti vairāk tāds diezgan augsts procentāls tas rādītājs, kas mums nonāk pie secinājumiem to, kad iemesls tam ir, kad nevienmēr mums būs tādas situācijas, kad mēs būsim heads up flopā, kā arī šis skaitlis mums var parādīt to, ka, piemēram, tad, kad mēs redzam flopu, to, ka mēs betojam ļoti agresīvi un ka mēs daudz blofojam savus oponentus vai pretinieks no viņu rokām. Tālāk mēs varam parunāt par agresijas statiem. Tad es bišķiņ šeit papītīšu. Tātad šeit. Sākam ar aggression. Lūk, šis stats, es nemaz nezinu, daudziem šis stats ļoti patīkās, taču es nesaskatu to par diezgan tādu optimālu statistiku pēc kā vadītājs, jo ko tas īstenībā nozīmē, no kā tas ir izveidots. Tātad aggression ir tik sastādīts no bets plus raises un sadalīt, jeb divided with calls. Piemēram, tā kā mūsu gadījumā šis skaitlis, piemēram, ir 8, tas nozīmē, kad es reizoju vai betoju daudz vairāk nekā es kaloju. Taču tas nav tik noderīgi, jo, piemēram, vinējoši spēlētāji nekalo tik daudz preflopā, kā viņi reizo vai three-beto. Tālāk mēs ejam uz aggression percentage.
kas praktiski ir vidējais no šiem visiem trim, no flop aggression, turn aggression un river aggression. Es domāju, tas ir praktiski skaidrs, piemēram, šis mums pasaka, kāda mums ir vidējais agresijas faktors, un savukārt šeit flop aggression, turn aggression, river aggression, mums varētu parādīt skaidri, cik agresīvi mēs esam konkrētās pozīcijās. Tālāk mēs ejam uz flop seabed. Un šis te statistikas rādītājs mums parāda, vai pasaka, cik daudz procentuāli reizes mēs sībetojam, ja mēs esam bijuši pre-flop raiser. Un normāli, es domāju, vidējais rādītājs būtu cilvēkiem īpaši šobrīd aptuveni 60 līdz 70%. Bet, protams, tas viss ir atkarīgs arī no spēles, gan arī no galda dinamikas, jo ir bieži tā, ka bijuši tik tight spēlētāji, kad jūs vienkārši 100% reizot bet vai uz katras bats un vai uz katru cut-off. Tālāk mēs ejam uz flop seabed percentage success, nozīmē īstenībā cik reizes, kad jūs esat tādās situācijās, kad jūs sībetojat, cik daudz reizes no viņām jūs īstenībā varat jūsu pretiniekus nomest tās viņu kārtas. Un jūs īstenībā gribat, lai šis skaitlis būtu proporcionāli augsts. Īpaši, ja šis skaitlis ir arī liels. Tālāk mums ir turn seabed percentage, kas lūk ir šeit. Un tas ir, praktiski gandrīz vai tas pats, kas flop seabed percentage, taču es uzskatu, piemēram, kad ir diezgan labi, ja jūsu skaitlis šajā statistikā ir diezgan liels, jo tas nozīmē, kad jūs ļoti daudz reizes double barrel. Jā, nozīmē, ka jūs uz flopa jūs sībetojat un to pašu darat arī uz turn. Taču šis viedoklis ir atkarīgs no daudzām lietām, viens no kurām būtu, piemēram, ja es sībetoju uz flopa ļoti daudz reizes, man būs grūti pārliecināt manu pretinieku, man būs grūti, vienmēr sakot, sībetot turnā tikpat daudz reizes ar saviem labiem semibluffiem, jo respektīvi mans flop betting diapazons ir tik plašs. Taču, respektīvi, ja mēs sībetojam ļoti mazus flopa, tad mums būs daudz vieglāk double barrel on the turn, tāpēc, kad mums būs tik daudz ļoti labas rokas mūsu turn diapazonā, jo mēs esam tik maz betojuši uz flopa. Un mūsu flopa betošanas roku diapazons nav tik plašs. Un no skaitļa viedokļa 45 līdz 55% ir diezgan saprotoši. Tālāk mēs ejam uz fold flop versus seabed. Ko tas nozīmē? Visam vienkārši cik daudz reizes mēs foldojam savus kārtas, kad mēs saskaramies ar kādu seabed. Taču, protams, atkal jāņem vērā, kad ja mēs redzam ļoti daudz flopus multivei, tad šis skaitlis ir pavisam normāli. Tāpēc, ka mēs ļoti daudz reizes foldosim tādos situācijās, respektīvi multivei situācijās, nekā heads-up situācijās. Tālāk mēs redzam nākošo statistiku, kas ir flop versus raise fold percentage. Un aptuveni skaitlis varētu būt šeit 55% vai 50%, no 50 līdz 55%. Un tas nozīmē, ka mēs foldojam ļoti daudz, vai mēs foldojam daudz, kad mūsu pretinieki mūs reizo uz flopa. Taču atkal, tas ir diezgan izklausās sarežģīti, bet tas ir atkal atkarīgs no daudzām lietām, jo, piemēram, ja mūsu pretinieks tas reizošanas izmērs ir, piemēram, liels, tad mēs visdrīzākais foldosim viņam vairāk nekā, ja būs mazāks. Līdz ar to mēs foldosim vairāk nekā 50% šreiz, taču, ja mūsu pretinieks minreizo mūsu uz flopa un mēs foldojam,
Tad līdz ar to pašsaprotam, ka tas varētu būt ļoti izmantojami mūsu pretiniekiem, ja viņi redz, ka mēs tik daudz foldojam, kad viņiem vienīgo, ko vajag darīt, ir mūs minreizot. Un, protams, ka tas būs atkarīgs no cik daudz cilvēku redz to flopu, vai mēs esam multiwave vai heads up, tāpēc, ka ja kāds vai es sīvetojas flopa un kāds mūs reizo, tad mums ir parasti vēl kādi 2 cilvēki vai vairāk, kuri nav izdarījuši savas darbības, un tad ar to mēs varam nākt pie secinājuma, kad mēs varam reiķināties, ka kāds no tiem aizstāvēs šo reizi, taču savukārt, ja mēs esam heads up, tad, protams, mums vajadzētu reiķināties ar to, ka mēs vairāk aizstāvēsimies, ja mūs kāds patstāvīgi reizos. Un kā jūs redzat, kad šie advanced filters ir ļoti, ļoti noderīgi, ja mēs gribam iedziļināties un atrast mūsu spēles vājības. Un šī statistika varētu būt viena no interesantākajām, kas man patikās, varētu izpētīt, cik īstenībā vāji vai pārāk agresīvi mēs spēlējam. Tālāk mūsu rādītājs būs par still percentage. Mēs šeit nobīdīsim līdz galam. Tātad still percentage. Respektīvi, tas nozīmē, cik daudz procentāli mēs zogam. Šo statu es neuzskatu par tik daudz svarīgu, kā šos te nākošos 1, 2, 3, 4, 5, kas nozīmē tieši to pašu, tikai pozīcijas veidā, piemēram, cik daudz mēs zogam early position, middle position, cutover, button vai small blind. Jo proti līdz ar to no tā, piemēram, kā jūs redzat šeit pie numuriem, jūs varat secināt to, ka es esmu ļoti position aware, jeb es zogu balstoties galvenokārt no manas pozīcijas. Līdz ar to, piemēram, ja jūsu pretinieks ir tāds pats vai ko, jūs varat vērāt šo status, ja jūs plānojat kādu 3-betot, cold callot, 4-betot vai arī, protams, vienkārši foldot. Jo ja kāds open raizo button, piemēram, 80% reižu, tad jūs tiešām gribēsiet viņam pretoties un viņam ķerties klāt, viņu apspēlēt, jo viņš vienkārši nevarēs aizsargāt tik lielu roku diapazonu kopumā. Ja nu vienīgi, piemēram, viņš ir superģēnijs vai daudz labāks spēlētājs nekā jūs. Tālāk nākošais stats mums ir pre-flop positional awareness, kas praktiski varbūt nav tik svarīgi, bet resī tas nozīmē, cik daudz jūs saprotat no pozīcijām, un piemēram, šāds skaits kā 3 ir diezgan labs, diezgan augsts, teiksim tā. Tālāk nākošais stats mums ir river call efficiency, un lai gan man šeit nav rezultāti, šis ir pavisam vienkārši. Piemēram, ja man šeit skaitlis būtu 1,85, tas nozīmē, cik daudz naudas mēs dabūnam atpakaļ no $1 investēta. Jebkurā gadījumā tad 1,85 jums būtu rezultāts, nozīmē, ka katru reizi, kad mēs investējam $1, mēs dabūjam atpakaļ $1,85. Tālāk mēs redzam small blind re-raise still, big blind re-raise still. Un šie stati mums vienkārši parāda, cik daudz mēs 3-bet zogam, respektīvi small blind vai big blind. Un parasti mēs it kā varētu reiķināties ar to, ka small blind still raise būs lielāka nekā big blind still, tāpēc, kad mēs kalojam, piemēram, big blindā, mēs nevaram būt squeezed vai out of position, piemēram, multiway izspēlē. Pavisam vienkārši, jā. Tālāk, big blind, tas ir small blind fold to steal and big blind fold to steal. Protams, atkarīgs ir atkal no visu jūsu paraugu un no visām jūsu rokām. Parasti ir pavisam normāli, jo jums šis skaitlis būtu diezgan lielāks un atkal jūs vairāk foldosiet smallajā blindā nekā big blindām, jo, ja jūs kolojat vienkārši small blind, jums ir daudz vairāk pretinieks big blindā, jūs var vairāk
vairāk izmantot, piemēram, squeeze bet vai tā tam līdzīgi. Nu, lūk, un pēdējie 3 stati būs mums par flop raise c-bet, kas nozīmē, ka šis stats jums parāda, cik bieži jūs reizojat kāda cita c-betu uz flopa. Protams, tas atkarīgs no tā, cik jūs daudz slow playot, jeb, es nemaz nezinu latviešu vārdu, vai arī jūs reizojat uz tekstūras vai uz borda, kur jums nevajadzētu reizot. Taču, ja šis numurs ir ļoti zems, tad jūs varat uzreiz loģiski saprast, ka šis spēlētājs ir baigi ciešais, jeb net. Līdz ar to mēs varam nofoldot vai callot vai forbetot attiecīgi no situācijas. Tālāk mēs redzam šeit 3-bet success percentage overall, un jūsu mērķis, protams, ir šim ciparam būt cik pēc iespējas lielākam, taču ne pārāk lielam, jo ja tas numurs ir pārāk liels, tad acīm redzot jūs tribetojat tikai tādās acīm redzamās situācijās priekš tribetošanas, un ja šis numurs ir attiecīgi pārāk zems, parasti nozīmē, ka cilvēki vienkārši nerespektē jūsu tribetus. Nu, un visbeidzot mums ir versus 3-bet raise percentage, tas nozīmē, cik bieži kāds forbeto, ja mēs to salīdzinām ar vienkārši callošanu. Jā, un šis numurs, ko tas jums varētu vienkārši palīdzēt analizēt, ir, respektīvi, protams, spēlētājs stils. Visgalvenokārt, un attiecīgi, ja jūs plānojat uztaisīt kādu ģeniālu soli vai tādu neordināru izspēli. Un visbeidzot, mēs tagad varam ķerties pie, laikam, visgalvenākās daļas, kas būtu daudz vairāk noderīga, tieši tādā, lai izspēlē būs par HUD, protams, layout. Un tad līdz ar to ejam atkal uz HUD options un players preferences. Un es kā pagājušajā redzījumā biju izskaidrojis daudz maz, kā un viss, kas strādā, un kā tur appearances, kā viņš izskatās, kāds backgrounds, vai jūs gribat rādīt savus saīsinājumus, vai jūs gribat, lai jūsu stats arī parādās, vai ne. Tāpat arī ir dažādi varianti, kā lietot, vai mēs lietojam visiem variantiem, vai tikai cash games, vai tikai turnīriem, vai visu kopā, vai visos saitos, vai tikai, piemēram, PokerStars, vai uz Interaction Network, pilnīgi vienalga. Tāpat arī mēs varam sakonfigurēt, piemēram, dažādos variantos, kā mēs gribam, vai kādus status, kurās situācijās lietot. Un tas arī var būt īpaši noderīgi, ja jūs, piemēram, dalat savu hold'em manager vai īpašu datoru ar kādu savu draugu. Un, piemēram, kā jūs redzat, piemēram, defaultā praktiski tas tie stati, ko es pats izvēlējusies sev, kurus es gribētu lietot. Piemēram, ja es nospiežu turnī, tad man ir pavisam ļoti maz uzlikt stati. Un vispār tā, kad es ieteiktu tiem, kuri ir tikko sākuši lietot programmu, vai arī nav īpaši pieredzējuši ar pokeru vispārīgi, tad varbūt ir jāsāk ar pavisam maz statistikām uz HUD, jo jūs īstenībā negribat sev tur aiztēmot visu ekrānu, nesaprast, kas notiek ar pašām kārtīm, pirms jūs iemācīsies vispār spēlēt. Un mans ieteikums varētu būt, kad ko jūs uzliekat sākumā kā HUD, ir, protams, jūsu hands, VPIP, preflop raise, un jā, tas laikam arī praktiski arī varētu būt viss. Tālāk, jā, un piemēram, kā jūs redzat, šeit es uzliku uz dažādus status, un piemēram par šis stats fold to 3-bet ir, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgs, jo, piemēram, ja kādam fold to 3-bet ir 70% vai vairāk, un tad jūs reāli varat vienkārši izmantot šo informāciju un bezmaz vai printēt naudu no tā, jo acīm redzot, jums ir arī jāņem vērā fakts, ka tur ir rakstīts, ka viņš fold to 3-bet 70% reiži nenozīmē to, ka viņš foldos jums 70% reiži, jo spēlētāji prasīja arī uzķert jūs un piemēroties jūsu izspēlē.
Taču, jebkurā gadījumā, ja jūs redzat šo procentu diezgan augstu, tad jums būtu jāfrībeto mazāk ar lielām kārtīm, bet 3-bet bluffo ar praktiski jebko. Savukārt, ja kādam fold to 3-bet ir aptuveni 30%, tad jūs varat 3-betot ar tādām labākām rokām kā ace-jack suited vai ace-queen suited un tā tālāk. Vēl viena lieta, ko es gribēju īstenībā pieminēt, kā jūs redzat, man šeit ir uzliktas krāsas, ko jūs varat šeit pievienot atsevišķi un visu safigurēt, un tad es vienkārši izvēlējusies to, ka krāsas varētu vienkārši atzīmēt agresivitāti. Protams, zaļais ir vairāk pasīvi un sarkanais ir vairāk agro. Tālāk vēl no lietām, kāda man ir šeit, tad early position raise first, middle position raise first, cut-off raise first, button raise first, small blind raise first. Tad, respektīvi, kad jūs ar laiku sākat vairāk un vairāk spēlēt, jūs gribat uzzināt vairāk un sīkāk detalizētu informāciju par katru spēlētāju. Un, lai gan varbūt, piemēram, šī statistika 4-bet or fold to 4-bet un squeeze varbūt nav tik noderīga, taču, piemēram, ja jūs vēlaties 3-betot kādu pretinieku, kurš, piemēram, foldo piemēram, tikai kāds 45% reizu no 3-betiem, tad jūs tiešām gribat pārliecināties, kad viņa 4-bets ir ļoti, ļoti zems. Jo līdz ar to tādā veidā jūs varat zināt, kad jūs vismaz varēsiet redzēt flopu un tad cerams noņemt viņu no rokas ar nākošo c-betu. Lūk, tad mums arī ir fold to flop, c-bet, raise flop to flop, c-bet, went to showdown, fold turn to 3-bet, turn c-bet, dongbet flop, fold to dongbet flop. So šī visa statistika ir ļoti, ļoti detalizēta un varbūt pat ir tā, piemēram, kad jūs spēlēt ļoti zemes līmeņus, mikro zemes līmeņus, varbūt, ka tas nav īpaši noderīgs, jo nav vajadzīgs, jo vienkārši cilvēki tādas lietas tur nedara un nav viņi tādi baigie hiper-agro. Līdz ar to jūs varat, piemēram, es domāju, piemēram, visiem tiem, kuri iesāk spēlēt, tad varētu vienkārši izdzēst visus šo te, pilnīgi flop c-bet, šo te, un visdrīzākais arī šos visus tāpat, un varbūt tā vietā ielikt kādu no aggression factors. Un, lai gan es teicu, ka man aggression factors tā īpaši nepatīk, bet galu galā tas kā var mums dot sniegt tā ģenerāla informācija, ka, viņš ir tik agresīvs, un tas arī viss praktiski. Tad varbūt vienkārši var dot kaut kādu tādu vispārīgu imidžu par viņu. Un galu galā, kad jūs spēlēsiet spēles, tad nav jau tā, ka jums būs ļoti daudz laika skatīties katru statu, un tad līdz ar to ar laiku jums būtu jāpiecerās. Vienkārši, kad jūs atskatāties viņu statiem, tad momentā jums izveidojas tāds imidžs par viņu spēles stilu, un tad varbūt, ja jums ir laika pāris sekundes, tad, ja jūs kaut ko plānojat darīt, tad uzreiz momentā jums ir jāzina, kurš kas tāds ir, lai varētu ātri izlemt savu lēmumu. Tā, un pirms ir tādi vēl dažādi varianti, kā šķelnos, sakot, tādi stati, kur īstenībā es nemaz nezinu, piemēram, ko nozīmē counter score, bet, nav tā, ka viņi tur baigi vajadzīgie ir, bet, kā jūs redzat, baigi detalizētie varbūt iesācējiem nav vajadzīgi, jo, piemēram, paņemsim par 3-bet, jo jūs gribat zināt arvien vairāk un vairāk informācijas ar katru reizi, un tad, kad jūs, piemēram, ieliekat 3-bet statu, tad jūs varbūt vēlāk ar laiku gribēsiet zināt, kad viņš, piemēram, pozīcijā 3-bet, kad viņš cut-off 3-bet, speciāli vai button 3-bet, un attiecīgi tad izmantot šo viņu vājību savā labā. Tā, un ar to es arī domāju, ka šis raidījums būtu arī viss. Ar to arī mēs varētu šodien pabeigt. Protams, kad lūdzu rakstiet man savus komentārus, jautājumus, piebildes, un ko jūs gribat arī uzzināt vairāk nākošajā raidījumā. Un nākošajā 3. daļā es reāli mēģināšu izvērtēt un mēģināšu parādīt, kā var eksploitēt un atrast savas problēmas, kā arī citu vājības, kā arī izrunāsim, piemēram, vairāk par šo te filteriem un kā viņus lietot un kādu informāciju viņi jums var sniegt. Un ceru, ka jums tas nāks par labu.
un gaidu jūsu atsauksmes. Un jā, vēl viena lieta par tādām lietām kā Booker's Tofu, Sitting Dog Wizard. Ja jūs vēlatos, ja jūs uzstājas vēl kāds video par to, tad jā, droši rakstiet man personīgos messages vai komentārus, un ja es uzskatīšu, ka ir pietiekami daudz no jums, kuri to uzskatīt par noderīgu un skatītos, tad arī es to izveidošu. Labi, vispaldies jums liels, un līdz nākamajai reizei!